Patriota mēneša izaicinājums – tautas dziesmas. Iemācamies vienu kārtīgu, īstu latviešu tautas dziesmu. Un nevis tās, kuras mums 40-50 gadniekiem mācīja padomu laikā skolā, zied rudzu vārpa, āvu baltas kājas vai vēl jūriņprasa smalktīku, bet kādu citu. Izņemot pūt vējiņus un izņemot tās dažas uz pirkstiem saskaitāmās, kuras mēs zinām. Kādu īstu, kārtīgu dziesmu ar melodiju. Sev, savai dzimtai, savai ģimenei, lai mums paliek pūrā, lai jūsu bērni var teikt, mana mamma to dziedāja, lai mūsu mazbērni var teikt, mana vecā mamma to dziedāja, vai vecais tētis un vecā tētis. Kārtīgu īstu, Gara mantas LV, kur var dzirdēt audio ierakstus no senajām tautas dziesmām, dainu skapis, izdevniecības zinātne, kur ir nopērkamas latviešu dainas, un es nerunāju par četrindītēm. Senatnē visām latviešu tautas dziesmām ir klāt melodijas. Viņas nekad nav skaitītas vai deklamētas kā dzejolīši. Tautas dziesmām visām ir melodijas. Jā, iespējams, mēs esam simtus un tūkstošus melodiju pazaudējuši šajā laikā, bet mums ir vēl daudz un dikti, un tik daudz un dikti, ko daudzināt un mācīties katram. Tā kā es iesaku jums ieiet Gara mantas LV, tur, kur ir audio, ierakstiet tautas dziesmu, piemēram, nezinu, sauli vai mēnesis vai zvaigznes, un uzlieciet audio, un jūs dabūsiet dziesmu, melodijas, tekstus. Mācamies Latvijai, mūsu vēsturei, mūsu senčiem un mūsu saknēm, tautas dziesmas, īstas, un nevis sacerētas, grozītas vai vēl kaut kā kropļotas, bet tādas, kādas viņas mums mantojumā jau ir nākušas. Tā ir tūkstošgadīga vērtība ar mūsu senču stāstiem iekšā. Tā kā mācamies tautas dziesmas. Tas ir mans izaicinājums. Varat ierakstīt komentārā, kuru tautas dziesmu jūs esat apņēmies iemācīties.